Alūksnes ezers ir viena no Latvijā tīrākajām un zivju resursiem bagātākajām ūdenstilpnēm, taču, lai to panāktu, Alūksnes novada pašvaldības aģentūra Alja ir ieguldījusi lielu darbu. Pēdējos gados viens no galvenajiem veikumiem ir zivju resursu atjaunošanas pasākumi. Aizvadītajā vasarā šim mērķim atvēlēti gan valsts, gan arī pašvaldības līdzekļi. No zivju fonda mēs ieguvām līdzekļus līdeku mazuļu pavairošanai, 22,000 gabalus vienvasaras mazuļus, un sīgu resursu papildināšanai. Sīgas mēs ielaidām nepilnus 12,000. Aizvadītajā vasarā ezerā ielaist arī zandartu mazuļi. Šim mērķim finansējums rasts novada domes budžetā, kā arī līdzekļus atvēlējusi Sporta spinningošanas attīstības biedrība. Jāpiemina, ka pēc ūdens kvalitātes rādītājiem Alūksnes ezers ir piemērots arī lašveidīgo zivju audzēšanai. No lašveidīgajām zivīm ir sīgas, ko mēs tēt esam sākuši aktīvāk tagad to resursu papildināt, lai parādās biežāk makšķernieku lomos, un mums ir repsis. Pagaidām viņš ir mums tādā statusā, pa cik ir noliegta rūpnieciskā zveja vispār Alūksnes ezerā. Tad no viņa resursu šobrīd droši izmanto tikai plēsīgās zivis, reāli. Nozvejot nav viņas iespējas un uz makšķeri ar viņa neķerās. Lai zivju resursi ezerā neciestu no neatļautas un nelikumīgas zvejas, ezera apsaimniekotāji lielu vērību velta malu zvejniecības ierobežošanai. Un, lai gan šis darbs notiek regulāri, netrūks drosminieku, kas atkal un atkal dodas ezerā, neiegādājoties vajadzīgās licences. Iekrīt, jā, gan ar tīkliem, gan arī makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem vienkārši jāstrādā pareizā virzienā. Tie patiesībā ir vieni un tie paši cilvēki. Mēs principā viņus jau lielāko daļu zinām jau sejā un zinām, kā viņi darbojas un kādām metodēm. Atliek vienkārši viņus juridiski pareizi visu to sakārtot, noķert un noformēt. Malu zvejniecības uzraudzības darbu pašvaldības aģentūra veic kopā ar valsts vides dienesta inspektoriem, kā arī brīvprātīgiem, kas dibinājuši biedrību ezera apsaimniekošanas atbalstam. Alūksnes ezerā jau to problēmu ir daudz mazāk, jo viņš ir tuvāk, viņu vienkāršāk. Pārējie ezeri ir diezgan ievērojamā attālumā, un aģentūrai tikai viens inspektors. Tas ir daudz, ko izsaka, un direktoram bez tā, ka pieskatīt ezerus ir vēl citi pienākumi, kā piesaistīt līdzekļus un zivis, ko ielaist iekšā un tā tālāk. Viens no biedrības mērķiem ir izglītot jaunos makšķerniekus, tāpēc jau 3 gadus vasarās tiek rīkotas bērnu nometnes pie Alūksnes ezera. Nometnē principā tā arī ir, kad ir teorētiskā daļa no sākuma, nav tā, ka uzreiz visiem makšķeris rokā un skriešas uz ezeru. No sākuma parunājamies, aprunājamies ar bērniem, izstāstam likumus, kādi ir. Viņi arī uzklausa, pa sugām zina un izmēriem, un jāatzīst, viņiem diezgan labi ātri izķerās tas viss un var labi atbildēt uz jautājumiem pēc tam, kad mēs uzdodam kontroli jautājumus pirms makšķerēšanas. Alūksnes ezera turpmākais attīstības plāns paredz sakārtot Pilssalas teritoriju, veidojot to kā mūsdienīgu sporta un atpūtas kompleksu. Tāpat arī turpmāk ir iecerēts atjaunot zivju resursus, kā arī sakārtot ezera krastus.